kas ir viens no lielākajiem zobu kopšanas mītiem. Manuprāt, pats lielākais ir, jo es stiprāk berzīšu zobus, jo es labāk noņemšu aplikumu. Un visvairāk šī problēma piemīt tieši vīriešiem. Jums liekas, kā ar spēku, tā kriktīgi varu ātrāk noņemt, varbūt nevajag visas 2 minūtes, to visu var 1 minūtē notīrīt. Bet tā īsti tas nestrādā. Viss, ko mēs izdarām, mēs salaužam šīs zobu virs neironu sariņas, tas ir viņi paliek kā izpūras ēzes, un viņi vairs nepild to savu funkciju, viņi vairs pārāk labi nenoņem aplikumu. Un plus otra negatīvā lieta, ko mēs izdarām, mēs nobēžam zobu emali, un zobu emali neatjaunojās, un tādā veidā tā būs uzņēmīgāk pret karies, viņai vairāk pieliek aplikums klāt, un mēs varam ātrāk dabūt zobu caurums. Kas ir arī iemesls, kāpēc ļoti lielai daļai elektrisko zobiršu šobrīd jau ir iebūvēts spiediena sensors iekšā, kurš neļauj pārlieku noberst zobus. Tur ir atkarīgs kā kuram modelim. Viņam ir vai nu vienkārši tāda vibrācija savādāk ieslēdzās iekšā, vai nu apakšā mirgojuša gaismiņa, vai kā pieņemsim pašai jaunākajai Oakley Ultra S un Ultra 20S modeļiem, tur pat ir mākslīgā intelekta balss brīdinājumi, kur jums tāda ķīniešu angļu valodā, nevis ķīniešu angļu valodā, bet ķīnietīta angļu valodā pa zobu birst, tāds sajūt, ka viņi stāv blakām iečukst brushing too strong vai brushing too fast, tādā veidā ziņojot, ka tie zobi nav tik traki jāberž.